jūnijas iesācies, un es esmu gatava turpināt. Un šajā turpinājumā dalīties arī ar jums. Iesākumā es gribu pateikt paldies visiem tiem skatītājiem, vērotājiem, kuri sūtīja personiskas vēstulītes un sacīja, ka iedvesmojās no tā, ko es daru un kā es daru, un ka sievietes to var izdarīt. Tā kā paldies jums par uzmundrinājumu, paldies jums par uzdrošināšanos uzrakstīt un turpinām. Lai jums jauks ceļojums kopā ar mani. Follow me, follow me, follow me. Esmu jauna izaicinājuma priekšā. Šeit ir durvis. Es gribu ielikt logu. Un logu es gribu ielikt tamdēļ, ka man šķiet, ka telpa iegūs plašumu, telpa būs gaišāka un tas varētu būt pietiekami interesanti. Jo šīs durvis kalpos kā slēģis, viņas varēs atvērt un viņas varēs aizvērt. Bet man tagad ir jāizdomā, kā man izveidot to rāmi tā, lai tas loks turētos iekšā. Loks ir tāds nolietojies ar nolupušu baltu krāsu. Tas nozīmē, ka man tā krāsa būs jānopulē un attiecīgi noteikti pēc tam jāpārkrāso vai jāietonē ar kādu mitruma aizsargājošu līdzekli. Esmu beidzot tikusi 2. stāvā, jeb namiņa jumta istabiņā. Man ir jāpaturpina dēļu grīda, lai telpu iegūtu pēc iespējas plašāku un lielāku. Telpu es paplašināšu vismaz pa 1,10 m, tā kā garumā, un platumā standartā paliks tā kā jau ir, jo ēkas platumu es nekādīgi nevaru izmainīt. Dēļi man ir dažādi, viņi pirms tam tiks sagatavoti, nopulēti, atbrīvoti no laika ritējuma uzslāņojumiem, jeb noņemta šī veco dēļu virskārta un sagarināta pa 1,10 m un attiecīgi saklāti vienkopus, lai veidotos grīdas segumus, ko izmantot dzīvošanai.
svētku uz žiemā brūnumā gāja. As long as I breathe, I breathe. Šodien es atrodos namiņa jumta istabiņā. Un šeit aizmugurē ir caurums, kur es esmu paredzējusi uztaisīt koka rāmi, kurā ievietot logu, jo šeit ir paredzēts logs. Un arī šim logam, gluži tāpat kā tam logam un tiem logiem, kas atrodas namiņa pirmajā stāvā, ir ļoti simboliska nozīme. To grūti vārdos ietērt, un noteikti, ka arī to nevajag nemaz mēģināt darīt, bet tas, ko es varu pateikt, ka caur logu, šo logu, ir redzama upe, vecupe, kuras transformējošie procesi cauri cikliskajiem gadalaikiem patiesībā maina arī mūsu ikvienu. Maina to mūsu iekšējo stāvokli, un maina arī mūsu ārējo stāvokli, un liek mums domāt dziļāk par tādiem dvēseles un garīgajiem procesiem. Upe pavasarī ir pavisam citādāk nekā upe ziemā. Un upe ziemā ir citādāka nekā tā ir vasarā. Šī upe ir piedzīvojusi ļoti skaistus mirkļus, un šī upe nes arī sevi noslēpumus un tādus skaistus dvēseles un dabas stāstus, kur cilvēks ir kā galvenais šis te stāstu radītājs un nesējs. Un, jā, šīs dienas darbs nav viegls, bet es zinu, ka es tikšu galā. Un, ja pat man radīsies kāds sarežģījumi, tad es viennozīmīgi spēšu atrast risinājumu tādu. If I could see it through your eyes, I'd see everything different. I would see it all and change my ways over and over. Over and over and over. 'Cause this time
one